Naudas karma. Katrai zodiaka zīmē 2025. gadā pēc vēdiskās astroloģijas. Naudas karma vēdiskajā astroloģijā attiecas uz mūsu bagātību, uz mūsu finanšu situāciju un materiālo veiksmi, kas tiek noteikta pamatojoties uz mūsu karmiskajiem parādiem un iepriekšējām darbībām. Šajā kontekstā mēs karmu skatāmies kā rīcības sekas, gan pozitīvas, gan negatīvas, jo tas viss ietekmē mūsu materiālo stāvokli. Kad mēs skatāmies naudas karmu, mēs runājam par tādām planētām kā Jupiteru, Saturnu, Mēnesi un Venēru, kā, protams, arī tām zīmēm un tām konkrētajām mājām, kurās viņas atrodas. Jo, teiksim, Saturns ir attiecīgi saistīts ar ilgu, grūtu, pastāvīgu darbu un to pūliņu vajadzību, kas ir jāiegulda, lai sasniegtu materiālo stabilitāti. Tikmēr Jupiters pārstāv veiksmi un svētību un labvēlīgi ietekmē labklājību, bagātību un augstāk iegūto mācību rezultātus. Kamēr Venēra saistās ar luksusu, labklājību, komfortu, bagātību, mīlestību pret naudu un mākslīgām vērtībām arī dzen. Ja šīs planētas atrodas labvēlīgos apstākļos, tas var veicināt mūsu finansiālo karmu, savukārt nelabvēlīgi šo planētu aspekti var radīt finansiālus izaicinājumus. Kopsumā var teikt, ka vēdiskā astroloģija skata finansiālo karmu cieši saistītu ar mūsu pagātnes rīcībām un ar mūsu šī brīža karmisko seku summu. Bet, katrai zodiaka zīmē ir individuāls lasījums pār 2025. gada naudas karmu. Auns. 2025. gads Auna zīmē sola dinamisku un enerģisku attieksmi pret naudas jautājumiem. Marsa ietekme šī gada pirmajā pusē radīs spēcīgu motivāciju uzlabot finansiālo situāciju, taču prasīs apdomību, lai izvairītos no impulsīviem ieguldījumiem. Veiksmīgi darījumi un jaunas sadarbības iespējams var parādīties ap jūniju, kad Jupiters sasniegs savu labvēlīgo ietekmi. Mans padoms Aunam pievērst uzmanību ilgtermiņa mērķiem un izvairies no spekulatīvām investīcijām. Vērsis. Vērša zīmē 2025. gads būs stabilitātes un drošības meklējumu laiks. Saturns, kas spēlē nozīmīgu lomu, mudinās pievērsties pragmatiskai pieejai naudas pārvaldībā. Jūs varat saņemt negaidītus ienākumus, kas saistīti ar iepriekšējiem ieguldījumiem vai nekustamo īpašumu. Taču gada otrajā pusē Rahu izmaiņas ietekmē var radīt vilinājums riskēt, kas ir jāveic tikai ar ļoti izteiktu piesardzību. Mans padoms vērsim, fokusējieties uz ilgtermiņa drošības stratēģijām un izvairieties no emocionālajiem lēmumiem. Dviņi. Dviņu zīmē šīs gads var nest gan finansiālus pacēlums, gan arī svārstības. Pateicoties Merkūra ietekmē, jūs būsiet spējīgi veiksmīgi pārdot savas idejas un izveidot jaunas ienākumu plūsmas. Taču Saturns brīdina par pārmērīgiem tēriņiem, it īpaši saistībā ar tehnoloģijām vai biznesa attīstību. Jūs gūsiet panākumus, ja saglabāsiet piesardzīgu pieeju un plānosiet katru soli. Mans padoms – izveidojiet skaidru budžeta plānu un ievērojiet ļoti skrupulozu to. Vēzis. 2025. gadā Vēža zīmē būs spēcīga intuitīva saikne par finanšu jautājumiem. Jūs varēsiet pieņemt gudrus lēmumus, kas balstīti uz savu dziļāko izpratni par situāciju. Jupiters un Mēnesis kopīgā ietekmē būs labvēlīgām sekām, lai atrisinātu ilgušus parādu situācijas gadījumus vai saņemtu finansiālu atbalstu no ģimenes. Esiet piesardzīgi, izvairieties no jebkādiem juridiskiem konfliktiem. Mans padoms Vēzim – atrodiet līdzsvaru starp intuīciju un praktiskumu, īpaši lēmumu pieņemšanā. Lauva.
Lauvas zīmē 2025. gads var nest ievērojamas izmaiņas naudas karmā, īpaši pateicoties Saules un Jupitera savienojumam gada vidū. Karjeras iespējas un profesionālie panākumi sniegs jaunus ienākumus, bet šīs nav laiks ātriem lēmumiem par tēriņiem. Uzmanība jāpievērš partnerattiecībām, jo kopīgie finanšu jautājumi var būt sarežģīti. Padoms lauvām investējiet savā izglītībā par profesionālajā izaugsmē, lai ilgtermiņā gūtu stabilitāti. Jaunava. 2025. gads jaunavas zīmē izcelsies ar izteikti analītisku pieeju finansiālajai situācijai, kas palīdzēs gūt panākumus. Merkūra labvēlība ļaus atrast efektīvākus veidus, kā pārvaldīt savus resursus un izmantot jaunas iespējas. Tomēr Saturns ieteiks izvairīties no pārmērīgiem risku uzņemšanās draudiem. Padoms jaunavai strukturējiet savu pieeju un nebaidieties lūgt finansiālu padomu profesionāliem savā finanšu plānošanā. Svari. Svariem 2025. gads būs tāds, kurā dominēs sadarbība un partnerība. Jūs gūsiet panākumus, ja fokusēsieties uz kopīgiem projektiem vai biznesa partnerattiecībām. Jupiters nesīs iespējas paplašināt ienākumus caur jauniem kontaktiem, taču Rahu mudinās uzņemties lielāku risku, kas jākontrolē. Mans padoms svariem: sargājiet savu finanšu drošību un vienmēr pārbaudiet visu juridisko dokumentāciju. Skorpioni. Skorpionu zīmē šis gads var nākt ar transformācijām finanšu jomām. Rahu un Ketu ietekme mudinās atbrīvoties no veciem parādiem un veidot jaunu pieeju ienākumu gūšanai. Jūs gūsiet panākumus, ja pieņemsiet stratēģiskus lēmumus un izvairīsieties no ātras bagātības iegūšanas plāniem. Padoms skorpioniem: praktizējiet pacietību un izveidojiet gudru un skaidru finanšu stratēģiju. Strēlnieki. Strēlnieki zīmē 2025. gadā būs iespējas paplašināt finansiālo redzesloku, īpaši caur izglītības un ceļojumu projektiem. Jupiters, jūsu zīmes valdnieks, nesīs labklājības iespējas, ja saglabāsiet optimismu un pragmatisku pieeju. Tomēr uzmanieties no pārmērīgas uzticēšanās citiem. Padoms: izmantojiet savas zināšanas un prasmes, lai radītu stabilus ienākumus. Mežāzes. 2025. gads mežāžu zīmē sola lēnu, bet stabilu izaugsmu finanšu jomā. Saturns, kas ir jūsu zīmes valdnieks, mudinās ar smagu darbu un apzinātību veikt katru lēmumu. Jūs gūsiet panākumus, ja koncentrēsieties uz praktisku un disciplinētu pieeju naudas jautājumiem. Mans padoms mežāzim: saglabājiet pacietību un ieguldiet savā nākotnē, īpaši profesionālajās prasmēs. Ūdensvīrs. Ūdensvīri zīmē šis gads būs laiks, kad aktualizējas jauni sadarbības projekti un spēcīgs komandas darbs. Rahu un Jupiters radīs iespējas paplašināt ienākumu avotus, taču uzmanība jāvērš risku pārvaldībai. Esiet elastīgi un atvērti jaunām idejām, bet izvairieties no nepārdomātiem lēmumiem. Zivs. Zivs zīmē 2025. gadā sola spēcīgu saikni starp garīgo un materiālo pasauli. Jūs spēsiet izmantot savu intuīciju, lai pareizi pieņemtu lēmumus finanšu jomām. Jupiters nesīs jaunas iespējas, īpaši radošajās jomās vai caur starptautiskām sadarbībām. Mans padoms zivīm: ieklausieties savā intuīcijā un neatstājiet nenovērtējams šīs darbības praktiskos aspektus. Tāda ir astroloģiskā naudas karma katrai zodiaka zīmē 2025. gadam. Ja vēlaties uzzināt vairāk konkrēti par savu zodiaka zīmi, piesakies uz konsultāciju, spied like šim video, seko manam kanālam un uzzini vairāk astroloģiski vērtīgas informācijas. Uz tikšanos un laimīgu 2025. gadu!